Labvakar! Šorīt Rīgā Šorīt Rīgā pirms parlamenta sesijas atklāšanas delegāti pulcējās Brāļu kapos, lai apliecinātu savu uzticību Latvijas neatkarībai. Parlamenta atklāšanā Lietuvas prezidents Vitautas Landsbergis, nododot Lietuvas brīvības slāpu latviešiem, teica, ka Latvija ir ilgi gaidījusi šo dienu. Cits pasaules tautas vēro Latviju, bet nevienu vairāk kā Lietuvu. Mums ir jāiet vienotā baltiešu ceļā. Kam ir jānotiek, tas notiks. Dievs svētī Latviju, esat stipri un izturīgi. Es esmu pārliecināts, ka visas 3 Baltijas valstis būs brīvas un neatkarīgas. Visi kopā mēs uzvarēsim. Pēc tam tika nolasīts Čehu prezidenta Havela apsveikums. Parlamenta sesijā Latvijas Tautas frontes prezidents Dainis Ivāns pasvītroja, ka Latvijas neatkarības mērķis ir tāds pats kā Lietuvas, tikai drusku citu taktiku. Tagad atklāsim šī vakara sarīkojumu, visvienojoties ASV himnā. Ieņemti no Apostoļu darbiem 4. nodaļas 23. un sekojošiem pantiem. Jānis un Pēteris atbrīvoti, tie nāca pie savējiem un stāstīja, ko augstie priesteri un vecākie viņiem bija sacījuši, proti nerunāt par Kristu un viņu neslavību. To dzirdējuši. Viņi vienprātīgi lūdza Dievu sacīdami: Kungs, Tu, kas esi radījis debesis un zemi, un jūru un visu, kas tanī, kas ar savu kalpa mūsu tēva Dāvida mūtī savu svēto garu esi sacījis, kāpēc pagāni trako un ļaudis izdomā nelietības, zemes ķēniņi sacēlušies un valdniekis apvienojušies pret kungu un viņa svaidīto, jo patiesi Herods un Poncijs Pilāts līdz ar pagāņiem un Izraēļa ļaudīm šī pilsētā apvienojušies pret tavu svēto kalpu Jēzu, ko tu esi svaidījis, lai darītu to, ko tava roka un tavs padoms iepriekš bija noļēmis, kā tam bija jānotiek. Tad, nu, kungs, skaties uz
tiem draudiem un dot savam kalpiem drosmi runāt tavu vārdu, savu roku izstiepdams un nonēs dziedināšanas un zīmes un brīnumus savā svētā kalpā Jēzus vārdā. Tad viņi beidza Dievu lūgt. Vieta, kur tie bija sapulcējušies, nodarbēja. Un tie visi kļuva svētā gara pilni un drošu sirdi runāja Dieva vārdus. Tie ir svēto rakstu vārdi. Lūdzu apsveicam. Kolēga, dārga Dieva tauta, līdzība starp dzirdēto pirmskristiešu situāciju un tā gaisotne, kādā mēs esam šovakar pulcējušies šeit, ir ļoti liela. Un te nav vajadzīgs daudz vārdu, lai to aprādītu. Pirmkristieši bija ļoti pat visnopietnākajās eksistenciālās briesmās. Baznīcas vadība bija apcietināta. Aktuāli tos no nāves pasargāja tikai vajātāju bailes no tautas. Un tauta, no kā vajātāja baidījās, ko tā dara? Vai tā iet ārā demonstrācijās? Vai aicina pie ieročiem, lai aizstāvētos? Tauta pulcējās vienkopus un vienojās vienprātīgā lūkšanā. Viņi saprata savu situāciju, ka viņiem nav darīšana šeit tikai ar augstiem priesteriem, kas viņus darīja. Ka šeit nav darīšana tikai ar Sinedriju augsto Izraēla vadību, vai pat Izraēla rakstu mācītāji. Viņi saskatīja, ka tie ir darīšana ar lielāku varu, ar Romas varu, ar vispasaules pretvaru. Zemes ķēniņi, kas pret viņiem ir sasēlušies. Štai arestā viņi to saskatīja. Valdnieki, kas ir apvienojušies un to dara, ne jau tikai, lai vajātu kristiešus, bet lai vajātu pašu Dievu un viņa svaidītu. Tātad kristieši sevi identificē ar Dievu, kā to vēlāk pats Kristus apliecina savu atgriešanās momentā. Bet tas viss pirms kristiešus neuztrauc. Viņi saskata, ka tā ir tikai trakošana, bezjēdzība, sacelties pret Dievu. Un ko viņi dara tad? Viņi vienojās lūkšanā. Tik sirsnīgi, tik vienoti, tik paļāvīgi uz Dievu. Māja notrīc, apliecinādama, ka Dievs ir tuvu, Dievs ir viņu vidū, Dievs viņam ir, lai viņam palīdzētu. Kas tad arī mums to izsist? Tagad palūkosimies uz savu situāciju, paralēli. Arī mēs šokar apzināmies, ka mēs esam pulcējušies šeit, lai ar savu klātieni stāvētu līdz ar latviešu tautu, kas ar saviem delegātiem sapulcējās Rīgā, lai visai pasaulē deklarētu, ka latviešu tauta ir brīva tauta, ka latviešu tautas brīvība ir paša Dieva dota un ar tautas asinīm izpirkta. Un ka tas starplaiks, ko viņi to zaudējuši, tas bija vārmāku darbs, neliešu darbs, kas viņus atlaupīja, atņēma šo brīvību. Viņi to apliecina, apzinoties, ka šī pašā momentā vārmākas un nelieši smīn un ir gatavi turpināt savu nelietības darbu.
tajā pašā laikā, jaunieši apzinās, ka brīvajās pasaules valdības viņiem ļauj brīvi rīkoties. Mēs esam atstāti no visiem, no draugiem un apspiesti no ietekmiem. Mēs dzīvojam tikai cerībās. Reiz tas beigsies. Kur lai atrodam palīdzību pie saviem draugiem, mēs visi zinām, ko viņi saka vēl šodien pat, ko teica Lietuvas premjerei. Dārgie, mums ir palīdzies tikai viens palīgs, uzticīgs un dzirdīgs, dzīvojošs mums tik tuvu, kā viņš dzīvoja līdz kristiešiem. Tas ir mūsu visvarenais Dievs, pie kura tad mēs arī nākam un klauvējam. Un tāpēc, piecelušies kājās, mēs pielūgsim. Kungs, tu esi tas, kas visu radīja, debesis un zemi, jūras un okeānus un visu, kas taņīs ir. Tu esi visa kungs un valdnieks. Mēs esam tavi kalpi un tavas žēlsirdības dēļ arī adoptētie bērni. Mēs apliecinām tavu visvarenību un savu nespēku un atkarību no tevis. Mums ir ļoti, ļoti vajadzīga tava palīdzība. Kungs, paskaties uz mūsu ienaidnieku draudiem un spaidiem. Un paskaties arī uz mūsu tā saukto draugu sazvērestību, lai liektu savu palīdzību mūsu tautai un visām baltu tautām. Stiprini šai situācijā mūsu tautas ticību, cerību un drosmi, lai pārvarētu pastāvošās grūtības. Atjauno mūsu tautas upurgribu, ar kādu tā cīnījās par savu eksistenci visus šos ilgos gadu simteņus. Un atjauno arī viņu dzelžaino gribu, ar kādu viņi izcīnīja savu brīvību. Sūti mūsu tautai pravietiskus līderus, kas spētu tautai atklāt tavus plānus, bet kas nemeklētu savas personīgās intereses. Līderus, kas prastu lasīt laika zīmes un tās patiesi iztulkot. Apgaismo un vadi pasaules vadītājus, lai tie ar savām viltus izrunām un izvairīšanos nenodarītu mūsu tautai un Igaunijas un Lietuvas tautām nelābojamu posu. Sūti savu svēto garu un apgaismo viņus, lai tie saprastu, ka nevar savu laimi celt uz citu tautas nelaimes vai precības. Beidzot, paraugies arī uz mums pašiem un vairo mūsu ticību un mūsu paļāvību uz tevi. Lai arī mēs spētu tik paļāvīgi un sirsnīgi lūgties, kā to darīja pirmkristīgie, un lai aizkustinātu tavu sirdi un pieredzētu drīzu savu vēlmju pilnas Latvijas brīvības piepildījumu. To mēs lūdzam, vienojoties lūgšanā, kā Kristus mūs ir mācījis. Tēvs mūs, kas esi debesīs, svētīts, lai top tavs vārds, lai nāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mums dienascho maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā mēs piedodam saviem parādiem. Un neieved mums kārdināšanā, bet atvestī mūs no ļauna, jo tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi mūžu.
kurš atjaunotu neatkarīgo demokrātisko Latvijas republiku. Pēc jaunākām ziņām no Latvijas šodien šo lēmumu nepieņēma, bet tas ir sagaidāms rītdien. Kad rītdien šo lēmumu pieņems, tas būs tikai pirmais solis mūsu tautas garajā, grūtajā ceļā uz neatkarību un brīvību, kurā mūsu tautai būs nepieciešams viss iespējamais atbalsts, kuru mēs katrs varam tai sniegt. Sekojošais ir lēmuma projekta teksts. Latvijas Padomju Socialistiskās Republikas augstākās padomes lēmums par neatkarīgas un demokrātiskas Latvijas republikas atjaunošanu. 1918. gada 18. novembrī tika proklamēta neatkarīga un demokrātiska Latvijas valsts, kas 1920. gadā tika starptautiski atzīta un 1921. gadā kļuva par līdztiesīgu tautu savienības locekli. 1922. gada 15. februārī tika pieņemts valsts pamatlikums, Latvijas republikas satversme, kura de jure ir spēkā līdz šim brīdim, jo pirmkārt, 1940. gada 16. jūnijā Latvijas republikas valdībai iesniegtā PSRS valdības ultimatīvā nota ar prasību nomainīt valdību, un 1940. gada 17. jūnija PSRS militārā agresija kvalificējami kā starptautisks noziegums, kura rezultāts bija Latvijas republikas okupācija
un suverēnās Latvijas valsts varas likvidēšanu. Jaunā Latvijas valdība ar A. Kirkenšteina priekšgalā tika izveidota pēc PSRS valdības pārstāvju A. Višķinska un citu norādījumu. Tādējādi tā no starptautisko tiesību viedokļa nebija Latvijas Republikas suverēnās valsts varas izpildorgāns un nepārstāvēja Latvijas Republikas, bet gan PSRS intereses. Otrkārt, 1940. gada 14. un 15. jūlijā pieaugoša politiskā terora apstākļos, pamatojoties uz antikonstitucionālu vēlēšanu likumu, okupētajā Latvijā notika Saeimas vēlēšanas, kurās tika pieļauts tikai viens Darba tautas bloka kandidātu saraksts, pie kam Darba tautas bloka pirmsvēlēšanu platformā nebija iekļauta prasība par padomju varas pasludināšanu Latvijā un Latvijas Republikas iestāšanos PSRS, bet vēlēšanu rezultāti tika viltoti. Līdz ar to šīs vēlēšanas nav uzskatāmas par Latvijas Republikas pilsoņu brīvas politiskās gribas izpausmi. Varmācības un tautas apmānīšanas rezultātā tapušās Latvijas Saeimas 1940. gada 21. jūlija deklarācija par valsts varu un deklarācija par Latvijas iestāšanos Padomju Sociālisko Republiku Savienībā ir nelikumīgas no to pieņemšanas brīža, jo prettiesiski izveidota Saeima nepauda Latvijas tautas suverēno gribu. Tai nebija konstitucionālu tiesību izlemt jautājumu par valsts iekārtas grozīšanu un Latvijas valsts suverenitātes likvidēšanu. Šos jautājumus bija tiesīga izlemt vienīgi tauta, bet brīva tautas nobalsošana netika izdarīta. Līdz ar to Latvijas Republikas iekļaušana Padomju Savienībā no starptautisko tiesību viedokļa nav spēkā. Līdz ar to Latvijas Republika joprojām de jure pastāv kā starptautisko tiesību subjekts, kuras valsts iekārtu nosaka 1922. gada 15. februāra satversme. Atzīstot Latvijas iedzīvotāju nepārprotami pausto gribu, ievēlot Latvijas PSR augstākajā padomē deputātus, kuri savā priekšvēlēšanu programmā izteikuši apņēmību atjaunot neatkarīgu un demokrātisku Latvijas republiku. Latvijas PSR augstākā padome nolēma. Pirmais. Atzīt starptautisko tiesību prioritāti pār jebkuras valsts tiesībām. Otrais. Atzīt par prettiesisku PSRS un Vācijas 1939. gada 23. augusta vienošanos un no tās izrietošo 1940. gada 17. jūnija Latvijas Republikas suverenās valsts varas likvidēšanu PSRS militārās agresijas rezultātā. Treškārt, pasludināt par spēkā neesošām no to pieņemšanas brīža 1940. gada 21. jūlija Latvijas Saeimas pieņemtās deklarācijas par valsts varu un par Latvijas iestāšanos Padomju Sociālisko Republiku Savienībā. Ceturtkārt, atjaunot satversmes sapulces 1922. gada 15. februārī pieņemtās Latvijas Republikas satversmes darbību visā Latvijas teritorijā. Latvijas valsts oficiālais nosaukums ir Latvijas Republika. Piektkārt, apturēt Latvijas Republikas satversmi, izņemot pirmo pantu. Latvija ir neatkarīga, demokrātiska republika. Otro pantu. Latvijas valsts suverēnā vara pieder Latvijas tautai. Trešo pantu. Latvijas valsts teritorijas starptautiskos līgumos noteiktās robežās sastāda Vidzeme, Latgale, Kurzeme un Zemgale. Sesto pantu. Saimu ievēlē vispārīgās, vienlīdzīgās, tiešās, aizklātās un proporcionālās vēlēšanās. Sestkārt. Pasludināt par spēkā esošām tikai un vienīgi
Latvijas PSR konstitūcijas normas un citus likumdošanas aktus, kas šī lēmuma pieņemšanas brīdī darbojas Latvijas teritorijā, cik tālu tie nav pretrunā ar Latvijas Republikas Satversmes 1., 2., 3. un 6. pantiem. Strīdus gadījumos jautājumu izšķir konstitucionālā tiesa. 7. Stingri ievērot un izpildīt vispārējās starptautiskās cilvēktiesību normas, visām nacionālajām grupām garantēt vienādas tiesības. 8. Izveidot Latvijas Republikas Satversmes jaunās redakcijas komisiju, satversmi apstiprināt brīvā tautas nobalsošanā. 9. Latvijas Republikas attiecības ar PSRS veido saskaņā ar 1920. gada 11. augusta miera līgumu starp Latviju un Krieviju. 10. Lēmums stājas spēkā no tā pieņemšanas brīža. Dievs svētī Latviju! Honorable guests, mīļā latviešu tauta. Un es tā saku ar šovakar gandrīz ar pilnām tiesībām, jo mēs esam varbūt tuvākās stundās būsim gandrīz kā viena latviešu tauta, kā dzimtenē, tā šeit. Vai mūsu status kā trimdaniekiem nākamo pāris stundu laikā beigsies, nebūtu svarīgi. Mēs būsim saistīti ar mūsu dzimteni un mūsu tautu vēl ciešāk kā līdz šim. Visus šos garos 100 gadus mēs esam gaidījuši no konferenču iznākumiem Vašingtonā, Maskavā, Parīzē, Londonā, jebkur citur. Šovakar mēs gaidām konferences iznākumu no mūsu dzimtenes.
Mūsu tautas ievēlēti delegāti lems par Latvijas likteni, nevis kādi citi delegāti citās pilsētās un citās zemēs. Kā mūsu viesis pāris dienas atpakaļ, Plotiņkungs no Skandaniekiem teica, mēs jau esam sadavušies rokās kādu laiku atpakaļ, bet no rītdienas varbūt šī sadošanās rokās kļūs par apkamšanos un palīdzēšanu, cik mūsu spēkos, lai atjaunotu mūsu izpostīto, sabradāto dzimteni. Mūsu spēkos būs darīt visu, ko mēs varam. Visus šos garos trimtas gadus mēs esam lūguši Dievu, un šovakar to lūdzam vēl vairāk. Mēs lūdzam, lai gudras galvas delegātu augstākās padomes sēdē lemj par visas mūsu Latviju tautas nākotni. No savas puses, no Čikāgas organizāciju apvienības, mēs Skandaniekiem un citiem ciemiņiem, lai aiznesam vēsti, mēs stāvam un stāvēsim aiz latviešu tautas. Paldies!
speaker will be the Consul General of Lithuania, the Honorable Vladislavs Plieza. Well, I guess Mr. Plieza is not present. Our next speaker will be Ino Šlomsalu, the Chairman of the United Estonian Association of Illinois and President of the Estonian House. Good evening. Dear Latvian friends, it gives me always great pleasure to come and bring you greetings of Estonian people and best wishes. Today I want to bring you encouraging words and wish you every success in the struggle that you are facing. We all know that the declaration to secede from Soviet Union does not guarantee free Latvia. You are facing an uphill struggle and fight. But you will not be alone. Estonians will be on your side, helping to push, shove, pull. Whatever it takes, you will get there. And I wish you today a very successful fight. Thank you very much. Našiem sveiciens no Latvijas, no mūsu visu kopējās tēvzemes. Nesdam šo sveicienu un kopā ar skandiniekiem un mūsu draugiem, braukdams pāri visai Amerikai no rietumu krasta līdz pat austrumu krastam. Visur līdzi ņem domu par mums, kas mēs esam. Tagad ar pilnu pārliecību es saku, ka mēs tagad esam brīva tauta brīvā pasaulē. Bet mums tas jāapliecina vēl ir pasaules acīs. Un ar lielu gandarījumu var teikt, ka liktenis bija lēms mums šodien pabūt Milvakos Pasaules tautu muzejā un runāt kā līdzīgiem ar Amerikas zinātniekiem un jau vienoties par nākošo kopsoli, par lielu Latvijas tautas mākslas izstādi šeit Amerikā. Jūs, kas trimdā būdami, esat vienmēr stāvējuši brīvības sardzē. Tagad būsit uz priekšu, visi būsit mūsu zemes, mūsu mazās, bet stiprās zemes un tautas pārstāvi pasaulē. Un mēs dziļā cieņā un pateicībā noliecam galvas jūsu priekšā, jo jūs bijāt tie, kas nekad nenodarbēja. No rokas rokā mums gāja Latvijā jūsu dzeļi, jūsu raksti, jūsu aicinājumi, jūsu uzsaukumi. Visus šos garos gadus mēs klausījāmies jūsu balsis radio viļņos. Tās mūs mundrināja, tās mums lika izjust, ka visnotaļ visās pasaules malās ir mūsu tautas pārstāvi, kam sāp sirds, kam ir drosme, un kas ceļas un stāv un krīt par savu zemi un tautu. Es atceros brīžus, kad draugu pulkā no rokas rokā mēs nodevām dzejoli, bet nevis uz papīra rakstīt, bet galvās iekalt. Mēs vēl šodien nezinām, kas ir autors, bet mēs domājam, ka tas nāk no brīvās pasaules. Tāds savādas zemes un tautas, Lietuva, Latvija, Igaunija.
Maz tur, kas piedzim krievu, poļu, vācu valodās. Lielums lietuviski, latviski, igauniski. Krieviem nepatika, говорите по-русски. Vāciem tāpat sprechen Sie Deutsch. Pat poļi, papardoļat po-poļski. Daudzas paudzes pagājis bezziņas nāvē. Lietuvas, Latvijas un Igaunijas mīda visi, pat zviedri un dāņi. Bet ko nu sprechēs un gavarīs, ja tēvs un māte ar baltu sēklu? Mūsu zemes ir brīnuma zemes, un mēs runāsim valodas tādas, kādas nesapratīs neviens. Un ja kāds sapratīs, tad vīri, sievas, zeme un jūra. Te gyvuoja Lietuva. Lazjelāk, vabā, estimā, lai dzīvo brīva Latvija.
brīvais gars, lai lepni teikt jau droši svēras, uz mūsu pusi liktenis svars, lai lepni teikt jau droši svēras, uz mūsu pusi liktenis svars. Sirsnīgs paldies visiem šī vakara programmas izpildītājiem. Tāpat paldies Ciānas draudzei par sarīkojumu telpām un Ciānas draudzei un Čikāgas Latviešu biedrībai par atļauju lietot telpu šī sarīkojuma plānošanā. Pēc sarīkojuma Ciānas draudzes dāmas laipni lūdz visus uz kafiju Kroņlupteru zālē. Blakus telpā būs arī iespēja apskatīties Latvijas fotogrāfa Andreja Cebuļa fotoizstādi. Vēlreiz atgādinām, un šitas tagad ir vēl svarīgāks kā agrāk, kad rīt 3:00 Čikāgas centrā Daily Plaza notiks lielais Baltijas valsts neatkarību demonstrācija. Lūdzu, ja iespējams, nākiet tautas tērpos un ņemiet līdz karogus, bet nākiet šā vai tā. Šodien vairāk kā nekad jūsu atbalsts Latvijai ir nepieciešams. Tāpēc Čikāgas Latviešu organizācija apvienība un Latviešu tautas fronts atbalsta grupu Čikāgā lūdz ārā ejot jūsu ziedojumus, lai sektu vismaz šo apsarīkojumu izdevumus. Atlikums palikt tikai darbam Latvijai. Čekus var rakstīt uz United Latvian Association of Chicago, LTF. Tagad šovakar noslēdzot, lūdzam visiem vienoties, dziedot svēts mantojumus, pēc tam paliksim kājās, kamēr karogs iznesīs.
Vēl viens atgādinājums. Visi laipni aicināti sestdien 6 šai pašā zālē uz apvienoto vīru koru koncertu. Paldies!
gribētu sadziedāties ar vīriem. Okay, no. Priecīgs svēts! Iva, paskrien vidu. Paskrien. Sestdienai. vēl aizvien ir frišs, un lai mēs visi arī nākot turpināt.
Vai skandinieki nevar nociedāt aurētā zīmā? Es dziedāsim līdzi, es dziedāsim līdzi, man tāds ir patīk.
dziedādama pušķoju, raudādama pavadīju, dziedādama pušķoju, raudādama pavadīju. Kam tu raudi man masiņa, vai tev bija ziedu žēli? Kam tu raudi man masiņa, vai tev bija ziedu žēli? Ja tu manis nesagaidi, sagaid manu kumeliņu. Ja tu manis nesagaidi, sagaid manu kumeliņu. Būs vai? Vēja mātu. Sāc, Valdi. Skaista meitene. Piedod, lūdzu. Es saucu Ritu, un nebija Rita. Ritu vidū, viss skaistās sejas vidū. Oh
Mēs aiziesim otrā pusē.